Studijā laikraksta DDD redaktore Liene Apine, māksliniece un pedagoģe Ieva Skangale, laikraksta DDD galvenā redaktore Līga Muzikante un raidījuma producente Liene Riģgure. Raidījumā Latviešu nācijas sirdsapziņai. Labdien, latvieši! Labdien! Labdien, mīļie latvieši! Labdien, latvieši! Laiks, kurā ļoti daudz dažādas lietas ir svarīgas, uzmanību vērtas, bet šķiet tajā visā jūklī parasti pazūd būtiskākais, manuprāt. Un tādēļ gribās šodien pieturēties un atgriezties pie tā, ko bieži vien neviens vairs neuzskata par svarīgu apspriest, un tas ir latviešu tauta, mūsu tautas intereses, mūsu tautas liktenis, nākotne, un tas, ko mēs, ik viens latvietis, varam darīt un kas mums būtu jādara savas tautas labā. Bet varbūt, lai iesākt šo sarunu, varbūt nodefinēsim, kas tad ir nacionālisms, kas tad ir būt latvietim. Nu jā, es domāju, ka šajā raidījumā mēs noteikti skatīsimies uz lietām un uz notiekošo no latviešu nacionālistu skatu punkta. Un kas tad ir nacionālists? Es domāju, ka pēdējā laikā, jau pēdējos gadus daudzus ļoti bieži, lai noniecinātu nacionālisma labumu, to bieži apzināti jauc ar šovinismu, kas ir, padomu laikā mēs teicām, lielkrievu šovinisms. Tā ir tāda parādība, ka kāda tauta iedomājās sev pārāk par citām. Bet tad, lai noniecinātu nacionālismu, bieži vien saka, ka tas ir nacionālisms, ka mēs it kā kādu, bet tas absolūti tā nav. Patiesībā katrā tautā ir vajadzīgi nacionālisti, jo bez nacionālistiem tauta faktiski var pazust, būs zudusi. Ja? Jo kāda funkcija tad ir nacionālistiem? Es to parasti salīdzinu ar cilvēku organismu, ka, piemēram, uzbrūk kāds vīrus, ļoti kaitīgs, tad antivielas dod pretī un iznīcina šo te vīrusu, tad imunitāte dabiskā. Un šo lomu uzņemās tautā nacionālisti. Pirmkārt, viņiem ir asa izjūta pret to, kas apdraud tautas pastāvēšanu. Citiem varbūt tāda nav, bet nacionālistiem ir. Un viņu loma vienmēr ir ļoti svarīga, tīpaši ļoti grūtos brīžos, kad tauta piedzīvo kādus kritiskus brīžus, manuprāt. Jā, protams. Un vēl ko es gribu piebilst, ka īstenībā jau nacionālisms tas ir normāls, pareizs, patiesas dvēseles stāvoklis, jo tā ir katra cilvēka mīlestība uz savu tautu, rūpes par savu tautu, savas tautas kopības apzināšanās. Un tieši tā kā Liene teica, ka ja ir ārējais ienaidnieks, tad nacionālisms kļūst par tautas imunitāti. Nacionālisms ir arī tas, kurš veido tautas kultūru. Tas ir caur nacionālo kultūru, caur nacionālismu mēs atšķiramies. Cilvēks ir dažāda caur tautām, un nacionālisms ir tas, kas šo dažādību veicina. Patiesa nacionālisms, nevis šovinisms. Šovinisms, tas ir samaitāts nacionālisms. Un tad vēl arī notiek jaukšana ar nacismu. Jo nacisms ir līdzīgs šovinismam. Šovinisms gan vairāk ir raksturīgs impērijām un lielvalstīm, dēļ savu masas pārsvara, bet tas nacionālisms ir pretējs, tas ir pozitīvs termins, jo tā ir, kā teica, mīlestība pret savu tautu un rūpes ne tikai par sevi, par savu ģimeni, par saviem draugiem, bet par tautu, tās kopībā, proti augstāks vēl apziņas līmenis, jau ir kaut kāda tāds iekšēja prasība, lai visa tauta būtu laimīga.
kā Šteins saka, ka mums ir Dieva dotās tiesības uz dzīvību, mājokli, brīvību un laimību. Un ja tev sāk sāpēt jau visas tautas liktenis, tad tu vari sevi saukt par nacionālistu, un tā ir arī tāda zināma spēja ziedot laiku, lai apskaidrotu savus tautiešus par to, ka tā kultūra pasaulē nav kaut kāda abstrakta, internacionāla, bet viņa ir ļoti konkrēta tautas kultūra, kura ir jākopi un kurā ir jāpiedalās šajā procesā visai tautai. Bet šobrīd mēs tiekam sašķelti pa kopienām, pa kaut kādām apriņķa biedrībām, un cilvēkiem zūd vispār izpratne, kas ir tauta, un kas ir tās tautas dzīvības pamats, un kas ir viņas likteņa kopība, jo arī vēsturi mums nemāca. Principā var piekrist, pietrūkst šīs nācijas izjūtas latviešiem. Mēs mēram savu piederību tautai, ja vispār kādam tas vairs ir svarīgi tikai ar to, vai mēs zinām tautas dziesmas, vai mēs spējam kādus latvju ritus vai ratus vai svētkus svinēt, bet man liekas, ka aizmirst pašu būtiskāko, no kā izvairās, ir pienākums. Piederība kādai tautai nes sev līdzi arī pienākumu rūpēties par šīs tautas nākotni. Tas nozīmē, ka tev ir jāspēj, tas, ko tu Ieva teica, nolikt savas intereses, varbūt otrā plānā, pievēršoties kopīgam labumam. Un kas tad šobrīd ir mūsu tautai tās būtiskākās, nepieciešamākās lietas vai darbības, ko mums ikvienam latvietim būtu jāparāda? Manuprāt, tas ir pašaizliedzība un drosme. Kā jums liekas? Manuprāt, klausoties, ko mēdījos saka, ka, piemēram, intervē kādu demogrāfu, un viņš atzīst faktus, ka latviešu tauta izzūd. Tā ir izzūdoša tauta. Tad pati galvenā nelaime ir tā, ka mēdī mums iestāst, ka tas esot normāli, ka tā mēdzot būt, ka tautas izzūd nākot citas vietā. Tā mēs gan nepiekrītu, jo neviena tauta pati no sevis neizzūd. Tā ir vai viltus ceļā tiek iznīcināta vai varmācīgā veidā. Un pats galvenais, kas pietrūkst latviešiem kā tautai šajā brīdī, ir griba dzīvot vispār, griba dzīvot kā tautai, ka tiek potēta šī samierināšanās ar iznīkšanu. Un tā arī visi tā kā samierinās, bez pretestības. Patiesībā tautas visos vēstures laikos izzūd nevis karos, nevis slimību rezultātā, bet tieši pazaudējot šo vēlmi cīnīties par sevi. Tautas izšķīst. Un šobrīd latviešu tauta ir tieši uz šīs izšķīšanas robežas, ja ne pārkāpus šo robežu tieši tādēļ, ka Latviju vēl joprojām bradā okupanti. Mēs neesam veikuši dekolonizāciju, un cilvēks, kurš mīl savu tautu, tas noteikti sāks rūpēties par to, lai kaut kā veicinātu okupantu aizvākšanos. Jo nevar atjaunot valsts savu neatkarību pēc okupācijas un kolonizācijas, kāda bija Latvijā, masveida kolonizācija, neveicot deokupāciju, dekolonizāciju. Ja ir pasludināta neatkarība, bet nav veikta deokupācija, dekolonizācija, tad neatkarības nav, un tautas iznīkšana turpinās, un arī valsts iznīkšana turpinās. Lūk, par šo īstam nacionālistam, par šo pirmkārt ir jādomā tieši par šo un jārūpējas. Jā, turklāt interesanti, ka tieši šajos apstākļos, kas tīri ģeopolitiski, ka man šis termins gan sāk krist uz nerviem un kaitina, bet lietojot šo terminu, mums būtu visas iespējas
ne tikai vēlēties, bet beidzot arī atklāti runāt un arī rīkoties, lai mēs veiktu deokupāciju, dekolonizāciju, tiktu vaļā no šiem Krievu okupantiem. Kā tev šķiet, Ieva, kāpēc tieši tagad šajos apstākļos, kad mēs redzam Ukrainā Krievu okupanti ārdās, kāpēc latvieši neredz, kas notiek pašu mājās? Kā tev liekas? Nu, jāņem vērā šie 33 baigie gadi, kuru laikā mēs esam mērtiecīgi maldināti. Tātad šī instrumenti, principā tās pašas padomju nomenklatūras, kura joprojām ir pie varas, vai viņu ģimenes, vai viņu ģimenes locekļi, pēcteči, turpina fīrēt visus šos ladus, vidus, knabus, tie, kas izveda latviešus, kas stādīja sārakstus, kas sadarbojās ar okupācijas varu, viņi joprojām ir pie ruļļiem. Viņiem ir privātās kompānijas, kur viņu vārdi nefigurē bieži vien, un pat cilvēki nezina, ka to pašu Real Baltica slaveno Rīgas mēzglu, pagaidām kā izskatās ceļš uz nekurien, kuram ir iezīmēts. Arī šīs te kompānijas pieder un tiek vadītas no bijušajiem KGB un VDK darbiniekiem. Un tās nav fantāzijas, lai žurnālisti parok dziļāk, un gan jau atradīs ļoti interesantas lietas. Un šī ta sistēma, ko šie ļaudis, ja viņus tā var nosaukt, kūrē, tad 33 gadus mēs esam vadāti pa tādu apmātības trīsstūri, kas pamatā ir meli, bailes un valsts noslēpums. Un šajā trīsstūrī, kā akacija, kā Bermudu trīsstūrī, mēs tā kā kaut kur tiekam pazudināti, un paši mēs nespējam aptvērt to, kā tas var būt. It kā brīvvalsts, bet brīvības nav. It kā mājoklis mums it kā pienākas, bet ar nodokļiem izdarīts viss tā, ka mājokļa, pamēģiniet nesamaksāt 2 mēnešus un redzēsiet, kāds jums būs mājoklis. Arī laimības taču latviešiem nav. Un arī bērni tagad nedzimst, un tas jau ir pierādīts, ka latvieši kā dzīvnieki nebrīvē negrib vairoties. Un nacionālisms, tas, ko mēs iepriekš minējām, tās ir tās jūtīgās sargu bites stropā, kuras uztur to savas tautas neatšķaidīšanos un ienaidnieku neiekļūšana viņu vidū, bet mūsu situācija ir tāda, ka ar šīm te meliem par to, ka mēs esam brīvi, bet mūsu vidū ir vismaz puse, jo demogrāfiskiem datiem taču ticēt nevar, kā mēs to saprotam, un mūsu puse ir svešo, kuri plūst aizvien jauni Latvijā, aizvien citu rasu un krāsu un ideoloģijas un vērtību sistēmas ļaudis. Un bailes ir no tā, ka mēs esam visi sašķelti, mēs tiekam sašķelti bagātajos latviešos, nabagajos, tie, kas uzticas austrumu propagandai, rietumu propagandai, un mēs sevi zaudējam visā tajā. Mēs kā kopība tiekam izirdināti. Un valsts noslēpums, kas tad tas ir? Ja mēs neviens nezinām, kas tas ir. Un pēc visas spriežot, ir arī daudz žurnālistu grāmatas par šo tēmu sarakstīts, ka tas iespējams ir tieši tas, ka Latvija ir paredzēta iznīcināšanai. Šis ir tas noslēpums, kas slēpjās aiz tiem 9 zieģeļiem. Un vai mēs izrausimies, vai mēs spēsim vispār pārvarēt šī te Bermudas trīsstūra nāvīgo magnētismu? Kā tev? Jā, tu pieminēji žurnālistu, pieminēji arī masmēdījus, un mēs ar Līgu darbojamies laikrakstā DDD ar jūsu abu arī draudzīgu atbalstu,
Un mums bieži pārmet, jau 20 gadus mēs to, vairāk nekā 20 gadus, ka vienu un to pašu, deokupāciju un dekolonizāciju, vai tad tiešām nav par ko citu rakstīt, Līga? Vai tad tiešām nav par ko citu rakstīt? Vai tad tu neredzi labās lietas, kas ir notikušas? Nu, Rika, nav par ko citu rakstīt, bet ja mēs paskatāmies uz pārējiem mēdījiem, tad viņi tieši to pašu dara, par vienu un to pašu integrācija un kā cik labi un kā tā. Ja? Protams, ka par deokupāciju, dekolonizāciju, tā kā mēs, viņi neraksta, tā kā mēs esam vienīgais mēdījis, kas par to raksta, tad mums ir jāraksta tik ilgi, kamēr šis process tiek īstenots dzīvē, kā citādi. Mums jau DDD atšifrējums arī ir deokupācija, dekolonizācija, debolševizācija. Un šobrīd valstī un tautai arī nav svarīgāka uzdevuma, kā šo procesu veikt, jo ja mēs neatbrīvosimies no okupācijas sakām, tad ne tautai, ne valstī jau nav nākotnes. Visi šie tiešām 33 gadi, kā Ieva minēja, 33? 3-3. Jā, par to jau liecina. Nav īstas, normālas dzīves šeit Latvijā. Viss ir uz latviešu tautas pazemošanas rēķina. Obrena tika atdota uz tautas pazemošanas rēķina. Okupantu bērneļiem tiek piešķirt pilsonības tautas pazemošanas rēķina. Viss notiek uz tautas pazemošanas rēķinu, un latvietis tik samierinās, un tā tas viss virzās. Bet DDD iznāks tik ilgi, protams, tā mums ir iecerēts. DDD izdot ir iecerēts tik ilgi, kamēr šis process tiks īstenots dzīvē, lai paverās starptautiskie apstākļi, kad deokupācija, dekolonizācija ir iespējama. Bet tad, kad būs iespējama, līdz tam mums latviešiem ir jābūt gataviem šim procesam, tas nozīmē, ka ir jāgrib. Šobrīd vairums negrib, vairums arī baidās, un īstenībā es teiktu, ka šobrīd latvieši nav pelnījuši savu valsti, nav pelnījuši laimīgu dzīvi, tā kā mums himnā teikts, nav pelnījuši laimēt iet, absolūti nav pelnījuši. Lai būtu pelnījuši, mums kopīgi par to jāparūpējās. Jā, es arī pazīstu daudz cilvēkus, kas arī, tā iesmē, cik te var par to DD, tur tos pāters skaitīt, vai ne, priekš kam tas vispār, tak jau 33 gadi pagājuši, reku, vesela paudze izaugusi brīvā Latvijā, vajag vēl pagaidīt dažas paudzes vispār viss nokārtošoties, jā, viņa prāt. Bet laikam tie cilvēki nezin, ka viens no 3 valsts pamata elementiem tā ir pilsonība, nopatam pilsonība ir pirmajā vietā, pilsoņu kopums, ja? Un šis te pilsoņu kopums mums okupācijas laikā, neteiksim pilsoņu kopums, bet iedzīvotāju kopums ir vispār izjaukts, ir iepludināti kolonisti, padomi okupanti un kolonisti, un viņi visi šeit ir atstāti. Un šis te noziedzīgais režīms, viņiem pat ir devis iespēju kļūt privileģētā kārtā par Latvijas pilsoņiem. Tātad mūsu pilsoņu kopums ir totāli izpostīts, un tas ir valsts pamats. Tas nav kaut kāds tur DDD avīzes jautājums, ja, ko viņi tur nevar likties mierā kaut kādi daži cilvēki. Ja. Nē, tas ir valsts pamats, tas ir pilsoņu kopums, kas ir izpostīts. Jā, mani pārsteidza, tad, kad tika nojaukts tā saucamais okupantu pieminekli, okupekli, kā viņu sauc, ja, tad visi tie, kuri gadiem ilgi pretojās aicinājumiem nojaukt šo pieminekli, pēkšņi ar asarām acīs, izrādās to vien ir gaidījuši, ka tas piemineklis tiks nojaukts. Atcerieties, kāds šaus tika rīkots Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, tur Sandra Kalniete un Krišāns Kariņš ar asarām acīs sita sev uz pleca, kā mēs esam to visi varonīgi veikuši. Un tas man liek domāt, šie cilvēki patiešām, kā lai saka, viņi ir tik lieli nelieši un viņi izliekās, vai varbūt tomēr viņos kaut kur ir sapratne, ka ir jālikvidē okupācijas sekas. Kā jums šķiet? Kā tev šķiet, Ieva? Pirmkārt jau tie cilvēki, kas ir politikā, par to es esmu
absolūti pārliecināta, jo kādā privātā sarunā ar Dagmāru Pētneri viņa man teica, ka tikai naivais var iedomāties, ka var būt ministru prezidents vai redzamus valsts amatus ieņemt, ja tu neesi kādā no slepenajām organizācijām. Sāksim ar to jau. Un tā ir godkāra. Ir jau speciāli, kā šīs slepenās organizācijas uzrunā ļaudis pēc attiecīgām cilvēka raksturīpašībām un kvalitātēm, un tā, acīm redzot, ir bieži vien tāda vēlme, būt kaut kur, tur, kur mirstīgie tā kā nevar būt, un notiek iesaistīšanās šajās. Tās ir daudzas un bezskaitlīgas, gan ļoti slepenas, gan arī tādas saucamās baltās masonu spārna organizācijas, kā Lauvas klubs, 21 klubs, kā Rotary klubs, un viņas jau nav slepenas, viņās iestājas cilvēki, bet jebkurā no, es runāju, vēl slepenākas organizācijas, viņās cilvēki iestājoties dod zvērastus. Un pat Gēte par to ir rakstījis, kurš arī bija masons, ka mūsu sabiedrībā tiek radīts iespējas, ka piederēt šai organizācijai ir kaut kas ļoti varens un cēls, bet viņš rakstīja, te smirt pēc pazemes smārda, pēc līķiem un puvekļiem. Un cik ilgi mēs ļausim tam visam notikt un cik ilgi mēs būsim tā visa kalpībā. Un kā mēs zinām, tolaik vēl, kad Mocarts un pārējie dižgari pārsvarā, ļoti, ļoti daudzi, ja, tās organizācijas vēl nebija ar tādu spēku pārņēmuši visu pasaules politiku. Un šobrīd šie te ļaudis, viņi arī saprotot, kad viņi runā melus un ir neģēļi, viņiem jau nav cita iespēja, varbūt vienīgais ieiet vānas istabā un nošauties, lai ar asinīm neaptašķītu visu māju. Jo šī te iesaistīšanās, tāpēc jau arī šobrīd tauta neredz izēju un nesaprot, ko darīt, ap ko vienoties, jo nav tā centra, jo politikā ielaiž tikai tos un arī tās partijas, kuras spēja piedalīties jau tajās priekšvēlēšana debatēs pilnvērtīgi ar attiecīgu laika procentu, kas mazliet būtu tāds adekvāts tam, lai viņas tiešām varētu izteikt visu to, par ko viņas iet un par ko viņas grib cīnīties. Viņām nav iespēja, jo Levits pieņēma likumu par partiju finansēšanu, kas dod vēl lielākas iespējas mūžīgi turēties šais krēslos. Un tādēļ es bieži domāju, ka lielākā daļa no viņiem ir neģēļi, bet izskatās, ka tomēr muļķi. Jo, ja tu iesaisties šais organizācijās, tas par tiešām tādu nobriedušu personību tomēr neliecina. Labi, šie mums ir skaidrs, bet es domāju, ka jūs arī visi esat piedzīvojuši, ka pat mūsu domu biedri, latvieši, kas arī sev pieskaita un kurus mēs gribētu pieskaitīt pie nacionālistiem, tā kā ļoti cerīgi, jau viss notiek, jau notiek tā deokupācija, dekolonizācija, jau, redz, pat pieminekli nojauca. Un tad ir tas jautājums, kas šiem cilvēkiem, viņiem vienkārši tās ilgas pēc deokupācijas un dekolonizācijas ir tik spēcīgas, ka viņi mēģina katrā sīkumā, es teikšu tā, saskatīt kaut kādus, nozīmīgu procesu, vai arī tomēr ir kaut kāda, baiļu piegarša, tādēļ, ka mēs apzināmies, ka veikt deokupāciju un dekolonizācijas pazīt kolonistus, tas nebūs cep pīrādziņus vai graznot Ziemassvētku piparkūkus.
Jā. Protams, es jau arī redzu, cik daudz latvieši ar prieku uzņem to kampaņu Atkrievisko Latviju. Tas jau arī savā ziņā parāda, ka tiešām ir noriebušies šī te krieviskā vide visapkārt, ka nevar vairs izturēt, ja. Vienīgi, ka tas veids, tiešām, tā ir ilūzija, tāda naiva, ka, mēs tagad atkrieviskosim, latviskosim šos te pārkrievotos un krievus, un tad, būs mums šeit vienota tauta laimīga, ja, kas dies un dejos un dziedās kā himnā, ja. Tā tāda naiva doma tomēr ir, ja. Tagad, kad sākās karš Izrēla tātad ar Palestīnu, es atradu vienu vecu Rīgas laiku, kurā bija intervija ar vienu Izrēlas ģenerāli. Un viņam jautāja žurnālisti, ko jūs uzņemat armijā? Viņš saka, mēs uzņemam ebreju vīriešus, sievietes, tur attiecīgi, tad tur vēl kaut ko, bet neuzņemam arābus. Mēs vienkārši viņiem neusticamies. Un attiecībā jo Latvijas viņa intervēja, viņš teica, jums ir savādāk, jums jau ar krieviem ir citādāk, ja, bet es gribu tieši teikt, ka nekas mums te nav citādāk, ja. Mums tagad arī armijā ir tāpat krievi tiek iesaukti, zemes sardzē, tur, cik es saprotu, pat krieviski savā starpā sarunājas, un mēs naivie latvietīši domājam, ka tagad, mēs, tādā gadījumā ar viņiem kopā tagad kaut ko te varēsim izdarīt, varbūt vajag pastīties no Izrēļiem pamācīties. Nebūtu tik naiviem. Jā, starp citu, pieminēja Izraēlis, man savā laikā bija iespēja šad un tad aprunāties ar rabīnu Barkānu, nelaiķi jau. Un tad viņš vienmēr teica, Liene, jums latviešiem vajag pamācīties no mums žīdiem. Kā turēties kopā. Viņš teica, jā, mēs strīdamies savā starpā, bet tiklīdz mums ir apdraudējums no ārpuses, mēs esam vienoti. Un ja kaut viens žīds zinās, ka kādam žīdam citur pasaules malā ir grūti, viņš to uztvers kā personisku apvainojumu un steigsies palīgā. Tas nekas, ka viņi pēc tam varbūt tur sakausies, sastrīdēsies, viens otru apzags vai vēl kaut ko, bet uz āru mēs būsim vienoti. Man šis liek padomāt arī par šo te lojalitāti, arī, ka mēs visu laiku runājam, viņi mums ir tā kā, mēs gribam, lai viņi ir lojāli, un latviešu valodas prašana, tā jau ir lojalitātes apliecinājums. Es šajā te apgalvojumā tomēr saskatu gļēvumu, latviešu gļēvumu, tā vietā, lai pateiktu, nē, tas nav lojalitātes apliecinājums, tas ir minimozum, kas ir jādara, lai tu vispār varētu šeit būt, bet lojalitāte, tas ir pavisam kaut kas cits. Atkal jau entās reizes es esmu stāstījis šo piemēru ar Kārli Zuiku, kurš stāstīja no savas jaunības piemēru, kad gulēja ar vāciešiem, baltvāciešiem vienās kazarmās un tieši apsprieduši, ko darīs tad, ja vācieši iebruks. Un Kārlis Zuika bija prasījis savam blakus guļošajam latviskotajam vācietim, uz ko tad tu šausi? Uz vācieti? Viņš saka, nē. Tad loģiski sanāk, ka ja tu nesausi uz vācieti, kurš iebrūk Latvijā, tad tu šausi uz mani, ar kuru mēs guļam vienās kazarmās, dalam ēdienu, esam vienā frontes pusē. Un man liekas, šis ir tas bīstamākais, ka mēs latvieši baidamies šiem te lojālajiem, latviski runājošajiem, latviskotajiem krieviem pajautāt, uz ko tad tu šausi, ja? Un tas ir diezgan reāls šobrīd jau scenārijs, ja šī krievi nāks iekšā. Jā, tieši tā. Par šo jautājumu ir ļoti nopietni jāpadomā, un tas ir jāsaprot. Es ieteiktu arī katram latvietim izkāpt no tās savas komforta zonas un pabraukāt sabiedriskajā transportā Rīgā un paklausīties, kāda ir vide, krieviska vide. Un tāda vide ir visās lielākajās pilsētās. Nebūsim naivi, ka šī krieviskā vide ārēja iebrukuma gadījumā, proti Krievijas iebrukuma gadījumā pēkšņi kļūs latviska. Protams, ka tā ir reāla 5. kolonna Latvijā, un šis drauds ir pavisam nopietns. Tie latvieši, kuri iedomājās, ka var kaut kā latviskot
okupantus un nosauc šo procesu par atkrieviskošanu, īstenībā veids tādu nežēlīgu darbu, iemācot okupantam latviešu valodu, būtībā dod iespēju okupantam noslēpties. Viņš ir tāds pats, redz, Krievu okupants jau ārēji, varbūt kādam ir tādi izteikti krieviski, tādi aziātiski vai jau kādi tādi vulgāri vaipsti, bet tā, principā viņi neatšķirās. Balti cilvēki un viss. Ja, tas, kas atšķirās, tās ir šajā gadījumā dvēseles, tāpēc, ka okupants šeit ir patiešām nacists. Mēs iepriekš runājām par nacionālismu, tad šie lielkrievu šovinisti, krievu okupanti šeit jūtās kā uzvarētāji. Viņiem jau nav tāds paties nacionālisms. Ja viņiem būtu paties nacionālisms, kas ir īstenībā ļoti cilvēcisks, skaists jūtas, tad viņi atrastos Krievijā. Un viņi ņemtu Putinu pie rīkles un teiktu, klau vecais, beidz, ja, ārdīties. Viņi šeit pilda savu šovinistisko uzdevumu. Viņi ir Krievijas 5. kolona, un viņu ir ļoti daudz. Ja viņi būtu tik daudz kā Lietuvā, tad mēs varētu neuztraukties. Tur, manuprāt, ir kādi 5%. Šeit Rīgā ir 60%, ja ne 70%. Vairākums. Daugavpilī droši vien, ka 90%. Un tā ir visās lielākajās pilsētās. Tādēļ tas latvietis, kurš saka, ko var par to dekolonizāciju no dienas dienā, malta, viņš īstenībā ir nežēlīgs pret savu tautu. Nežēlīgs. Tie latvieši, kur vīzdegunīgi, kādreiz ir bijuši gadījumi, ka mēs viņam dodam avīzi vai kāds cits dod avīzi un vīzdegunīgi, nē, šito avīzi nelasu, nē, šitās muļķības. Jūs esat nežēlīgi, cietsirdīgi latvieši. Jums nerūp sava tauta, jo okupanti mums visiem kopā, ne jau te mums 4 sievietēm to vajag. Mums visiem latviešiem, visiem kopā mums viņus ir jāmet laukā. Ja mēs vēlamies, lai latviešu tauta būtu arī nākotnē, lai to nebūtu mūsu bērniem, mazbērniem, mazbērniem asiņainā slaktiņā jādara, lai mūs neiznīcinātu. Lūk, par šo ir ļoti nopietni jādomā, un ne tikai jādomā, bet arī jārīkojas, jāmaina savus dzīves uzskats, pietiek baidīties. Jā, tātad pirms padomju okupācijas laikam bija apmēram 5 līdz 7% krievu, pārsvarā vecticībnieki, kuri bēga no tām reliģiskajām vajāšanām, kurām šeit tā kā Daugavas augštecē atļauj apmesties. Bet vispār latviešiem jāuzdod jautājums, kā tas iespējams tomēr, ka pēc padomijas okupācijas beigām šeit ir tava tēvzeme pilna ar svešajiem. Kā tas iespējams? Jo, ja tev mēģina iestāstīt, ka tava zeme ir brīva, protams, ka tu redzi to, kas notiek, kā izcērt mežus, kā visu laiku uz ostām iet milzu krāvas, katru dienu, gadu desmitiem tavu mežus izcērt, laukus noplicina, nopērk svešie, iznīcina rūpniecību, tev skolā nemāca tavu kultūru, nemāca vēsturi, aizvien tu paliec slimāks, aizvien nabadzīgāks, puse tautas pamet tēvzemi, bet te dzīvo kaut kādi svešie, kā tas juridiski ir iespējams. No visām okupētajām teritorijām pēc okupācijas beigām šie te kolonisti vai okupanti ir aizvākušies, bet no Latvijas nē. Kā tas nākās, kā tas ir iespējams? Un, ja atceramies Vairvīķa Freiberga, kad tikās Amerikā ar Bušu, tur bija preses konferences, kad viņa atbrauc un viņai jautā, bet šis te tātad nepilsoņu likums un
ko jūs runājāt Amerikā? Un viņa atbild žurnālistam, ka jā, mēs viņus mēģināsim integrēt, mēs viņus integrēsim, mums izdosies. Un mums ir tāds uzstādījums kopā ar Ameriku. Mums ir jārada precedents. Es vienmēr domāju, uz ko ir vērsts šis precedents, kādēļ tas bija Latvijai jādara. Nu, kāda jums ir versija? Nu, ja tas precedents ir tāds, ka īstenībā iznīcināt mūsu tautu, atbrīvot ar tautas īstenībā piekrišanu, mēs visu laiku piekrītam. Mēs esam piekrituši visai šai integrācijas politikai. Neviens latvietis nav, izņemot, protams, tos šausmīgos radikālistus un nacionālistus, ja, briesmīgos, kurus arī pa laikam tiesāja, vajāja un joprojām izstum no sabiedrības un uzskata par margināļiem. Principā visi ir piekrituši, visi ir atbalstījuši Vairai Vīķei Freibergai, kura atdeva abreni, kura īstenībā sauc uz paklāju visus deputātus, kuri pat iedomājās neatbalstīt izmaiņas vēlēšanu likumā, kas noteica valsts valodas zināšanu prasmes nepieciešamību. Klāja paklājus, ziedu paklājus, kad viņi lūk beidza savu prezidentūru. Visiem šiem, es pat nezinu, vai viņus saukt par, pat negribās viņus saukt par tautiešiem, jo tautietis tas nozīmē, ka viņš ir, mans ģimenes loceklis. Man ir kauns par viņiem, un es pat nezinu, kas varētu mainīt. Laikam tomēr ļoti smagi, kritiski apstākļi. Mums jau, protams, šķiet, ka šie apstākļi jau sen ir, un tā tas arī ir. Bet, diemžēl, ļoti daudziem ir labi tā, kā ir. Jo viņu gļēvumam tas ir atbilstoši, viņu pazemīgajai vai pašcieņas trūkumam tas ir atbilstoši, un mēs, tajā skaitā arī mēs 4, esam viņiem ļoti nērtas. Viņi labāk redz mūs ejam nekā nākam, labāk klusējam nekā runājam, jo ikreiz, kad mēs par šo runājam, viņiem, es pieņemu, ir ļoti nērta sajūta. Viņi jūtās slikti, visu mūsu svētkus izvaicēju. Un tagad arī, taču ir Ziemassvētki, ir jārunā par skaistām lietām. Nevis atkal par šiem te traģiskajām, grūtajām, par cīņu, par pienākumu. Un man liekas, ka tiešām glābt mūsu tautu var tikai ļoti, ļoti slikti ārēji apstākļi. Jā, atgriežoties tātad pie tā precedenta, kas Latvijai jādara un kāpēc. Ja mēs tā, man liekas, ģeopolitiski pieņemam tomēr, ka Amerika pārstāv kaut kādu tomēr atšķirīgu no Krievijas to redzējumu pasaules, un es nerunāju pozitīvu vai negatīvu, bet atšķirīgu. Jo tomēr pēc pašreizējiem notikumiem, ka visās valstīs tiek ieviesta ciparizācija, datorizācija, viss vienādi, tiešām rodas sajūta un loģiski tu nonāc pie secinājuma, ka viņi darbojas kopā. Bet tad, kad Freibergai šo te jautājas, vienīgais tāds izskaidrojums, ko es atradu priekš sevis, bija tas, ka tika gatavota tomēr tāda, atceraties, pirms kādiem 15 gadiem bija taču sarunas, ka Krievija tiks uzņemta NATO. Un Vācijā par to viss bija ļoti lielā sajūsmā, jo viņi domāja, ka Krievi vairs nav barbari un Krievi normāli vai ne cilvēki un tā, bet es tomēr redzu to, kad tika gatavots šis te kaut kāds plāns, ka Krievi tiks asimilēti un iekļauti daudzās valstīs, un Latvijai ir jāradas precedents, ka nav jāveic tā deokupācija, bet pēc laika, ka kaut kā tās Eiropas tautas pārcietīs to, jo arī Čērčila atmiņās mēs redzam to, ka būs tiem Eiropiešiem kaut kā vienā brīdī ar tiem Krieviem tur jāatrod tā kopīga valoda un jāsadzīvo. Bet kas attiecas uz šobrīdējo situāciju, kura
kurā tie militārie draudi patiešām aug, un latvieši vispār bāž galvas miltīs, to, ko teica, ka tā ir nežēlība pret sevi, pret saviem bērniem, un latvieši grib dzīvot kaut kādās totālās ilūzijās, jo, piemēram, es skatos kaimiņi man, viņš te jau ir dzimis, otrā paudze, kas te jau ir dzimusi, tātad viņa māte te ielīda, kā ekonomiskā migrante, tad viņai piedzima meita, un tai piedzima savukārt bērni. Šie bērni, ja tā māte vēl sveicinās reizēm arī latviski, bet neprot, runāt vispār, tad tie bērni, kuri jau ir pāri pa 20 un 25, viņi pat nesveicinās pat krieviski. Un viņu uzstādījums ir šīm te paudzēm, kuras jau ir iedzimušas Latvijā jau kā otrā paudze, tā, ka viņiem šeit ir roģina. Un viņi pilnībā ir pārliecināti, ka tā ir viņu zeme. Un šīs rietumu savukārt propagandas uzstādījumi atbalsta to, kā nav jau nekādu tēvzemes. Visi dzīvo visur, visi kaifo par kaut kādiem kopējiem Heloviniem, un visi vispār neviens nedrīkst runāt par šo te nacionālo jautājumu, jo tas ir briesmīgi, tas ir arhaiski, tas taču ir pagātnes, mēs te dinozauras esam savākušās, un vispār mēs esam naida cēlājas, mūs ļoti daudz latvieši uzskata par to, ka mēs šķeļam Latvijas tautu, un es viņiem jautāju, kas ir tā Latvijas tauta, tie latvieši kopā ar okupantiem, tā ir tā jaunā Latvijas tauta, un ir ļaudis, kuri tic tai Krievu propagandai tik ļoti, ka tikai viss sliktais nāk no rietumiem, kaut gan mēs redzam, ka identisks programmas un procesi notiek gan austrumos, gan rietumos, un ka mēs tikai kopā, tikai mierīgi, tikai draudzīgi varam pārvarēt šo situāciju. Bet šobrīd Putins audzē muskuļus, Krievija novirza aizvien vairāk militārajam budžetam, mūsu eksperti kā Rubļevskis un arī no ārzemju kanāliem aizvien biežāk parādās tas, ka Eiropa gatavojas principā karam ar Krieviju, tuvākā vai tālākā nākotnē, pat no 3 gadi līdz 8 tajā diapazonā, un ka mēs būsim tas karalauks. Un parādās mūsu tautiešu uzrunas, kas šobrīd aicina vākt parakstus par Saeimas atlaišanu, piemēram, Normunds Grostiņš, tāda īpatnēja uzruna, pirmkārt krieviski, ka mums visiem jāiet parakstīties, jo Amerika jau paredzējusi, ka ienāks krievi, izies cauri visai Latvijai nopostīs. Un atpakaļ tad viņus atspiedīs amerikāņi. Viņi visu teritoriju iztīrīs. Un kā tā, ka latvieši var ticēt un normāli uztvert tātad šādu scenāriju un turpināt gatavoties karam, nevis domāt, kā draudzīgi dzīvot ar kaimiņiem. Draudzīgi nozīmē zem viņiem pagulties, ļauties viņiem tikt izsmietam, izspēkotam, apzaktam, nonāvētam un degradētam. Tas nozīmē šo te mūsu Latvijas tautas vārdā runājošo aicinājums. Līgī. Jā, manuprāt, arī vēl kas ir, man liekas, ka globālajiem lielajiem spēkiem, kas vada procesus, viņiem ir ļoti izdevīgi un nepieciešams visā pasaulē sagatavot, izveidot tādas sprādzienu bīstamas vietas. Un kas ir visērtāks sprādzienam? Nacionālais jautājums, kad tiek sagrūsti pēc nacionālajiem principiem, pazīmēm, nesadarīgi cilvēki kopā un reliģiskais jautājums. Eiropā vairāk šobrīd
tas tiek ar reliģiju, musulmaņi nāk iekšā speciāli, tas tiek veicināts. Latvijā šo nevajag, šeit nevajag musulmaņus, jo šeit jau ir sprādziena bīstam vieta ar okupantiem, nacionālais jautājums. Un tā, ja pavērojam, tad pa visu pasauli ir šādi punkti, kuri var izdevīgā, vajadzīgā gadījumā var tikt aktivizēti. Nav skaisti tā, nav patīkami apzināties, ka mēs šādā punktā dzīvojam, bet tas vēl jau vairāk uzliek lielāku atbildību, ka mums ir kaut kas jādara, lai mēs neesam kā tādas cerpjams aitas uz nokaušanu, jo tas, kas tiek šobrīd arī nīcināt šis nacionālisms laukā, lūk, tā jau ir tā pašaizsardzība, un nebūs tā, ka kāds, tagad Ziemassvētki, nenāks pats augstākais, nenolaidīsies par Latviju tautu un neatnesīs brīvību. Mums pašiem šī brīvība ir jāizcīna. Un lai to izcīnītu, ir nepieciešama pašaizliedzība. Un es vēlos tieši uzsākt šo sarunas tēmu, vai latvieši ir pietiekami pašaizliedzīgi, vai ir gatavi kaut ko ziedot, vai tikai gaida, lai kāds cits izdara viņu vietā. Kā tu domā, Liena? Es domāju, ka tas pašaizliedzības līmenis latviešu tautā ir ļoti zems. Diemžēl, es atceros, man vectēvs stāstīja, viņš atcerējās, kā notika 40. gadā Krievu ienākšana Latvijā. Viņš dzīvoja toreiz Krustpilī, un viņš stāstīja, ka tad, kad iebrauc Krievu tanki Krustpilī, tad tikai žīdi, esot bļāvuši uz ielas un ar sarkanām neļķiem sagaidījuši Krievu tankus. Man ir aizdomas, ka šodien tādu te sagaidītāju būtu krietni vien vairāk. Un kad šī te latviešu pozīcija, tādu, kā saka, reāli domājošo būtu tāda satīt makšķers un tīties no šejietas. Ja? Tik briesmīgā situācijā mēs šobrīd esam. Tu aizsāk, Līga, ļoti svarīgu un būtisku šo pašaizliedzības punktu. Un cilvēki interesanti vienmēr saka, ko mēs darīsim, kad būs tā X stunda? Tad mēs būsim gatavi iet, karot un mirt un ko tik visu nedarīt. Mēs redzam, kā latvieši tagad pēdējos centus atdod kādiem tur labumu sūtīšanai uz Ukrainu. Un man tā atkal liekas tāda savas sirdsapziņas kaut kāda nomierināšana un nespēja atšķirt svarīgo no mazāk svarīga. Un tā ir atkal šī atgriešanās pie nežēlības, nespēja saprast, ka mūsu tauta šobrīd ir arī ļoti, ļoti bīstamā situācijā. Jā, mums varbūt uz ielas nešauj, bet tas nav mazāk bīstami dzīvībai. Un par pašaizliedzības trūkumu liecina arī mūsu kaut vai personiskā pieredze. Ja, mēs izdodam laikrakstu DDD jau gadiem. Viens ir tas, kā cilvēki to uzskata aptuveni, kā mums nav ko darīt, tāpēc mēs savu brīvā laika vai savu pašu prieku pēc kaut ko darbojamies, mūsu pašu biznesa, bet neapzinās, ka tā ir iespēja ikvienam iesaistīties, izdarīt ko labu latviešu tautai. Jā, es pieņemu, ne visi var rakstīt, ne visi var atrast varbūt iespēju laiku, bet ir citi veidi, kā iesaistīties. Un Liene, arī to es tam ieviesies piemērs tam finansiāli atbalstīt. Kaut vai mums ir daži tādi cilvēki, kuri katru mēnesi kaut vai 3 eiro ieskaita laikrakstu kontā. Tas var likties maz, bet tai pašā laikā tas ir ļoti daudz no šīs te pašaizliedzības viedokļa. Mēs skatāmies, tas nozīmē, ka cilvēks ir gatavs dot savu artavu kopīgam darbam, kopīgam mērķim, kas ir Latvijas deokupācija un dekolonizācija, tātad latviešu tautas pašcieņas, pašapziņas stiprināšana, rakstura veidošana. Un tieši šī te
regularitāte, šī te apziņa, ka tas ir mans pienākums, tas ir mans darbs. Ja? Līga raksta, Liena taisa ļoti fantastiskus video sižetus YouTube, tu veido intervijas ik pa laikam arī ar pilsoņu kongresa pārstāvjiem, un šī te iesaiste savu spēju robežās, varbūt, ka pat kādreiz uz savu labklājības tāda rēķina, ja? Nenopērkot kaut ko es vēlēšos, bet es noziedošu šo eiro, šos 2 eiro kopējam labumam. Tas liecina par īstenībā par apziņu un vēlmi un pienākumam izpratni pret savu tautu. Un es to tā arī gribētu rosināt arī šajā laikā, Ziemassvētku laikā. Ja mēs esam gatavi traukties palīgā, es atvainojos Āfrikas ziloņiem, tad varbūt netraucamies, paskatāmies šeit pat apkārt. Latviešu tautiet bojā, jums ir iespēja iesaistīties, iespēja atbalstīt, iespēja būt daļai no šī procesa. Jā, es domāju, ka pamatā ir tas lielais apjukums, kad cilvēki neredz to organizāciju, ap kuru viņi varētu vienoties. Viņi ir daudz labas gribas cilvēki, un viņi, piemēram, kaut vai Irēna Saprovska izdod savus grāmatas par kultūru, Šteins pēta senvēsturi, arī izdod grāmatas. Tie ir arī izcili cilvēki un darbojās. Un, teiksim, jūsu avīze cilvēki varētu, viens otram dāvināt kaut kā draugu ģimenei, lai viņi izprot šos tematus saistībā ar mūsu tautas dzīvību. Šajā aspektā, par ko jūs runājat, un tas tikai bagātinātu mūs visus, jo mums katram ir tie savi talanti, mums katram ir tas savs atšķirīgais varbūt redzējums, ja? Un kas attiecas par tiem krieviem un visiem pilsoņiem, nepilsoņiem, tas ir noziegums, kad tiek veikta naturalizācija, kā tika tik dāsni pārdotas tās uzturēšanās atļaujas, ja? Tie ir daudz 10 000, kas vēl ir nākuši klāt. Latviešu tauta ir reāli ļoti lielā nabadzībā. Un mums tikai vēl saka, ja jums sakrātai krājkasītai naudiņa, noziedojiet tiem slimajiem bērniņiem tajā Ziemassvētku projektā, ja? Un tas bērniņš varbūt viņam tiešām ritenim sakrāts un pēdējam, un varbūt, nav cita iespēja. Un viņam tagad aicina, un viņš jau kā latvietis ar labo sirdi, viņš jau gatavs atdot un noziedot, bet, mēs topam aizvien nabadzīgāk, un realitāte ir tāda, ka latviešu rokās ir labi, ja 10% ekonomikas Latvijā. Un par tiem, kas tiešām ir šie naudas turētāji, par tiem taču vispār televizors un radio klusē. Par to jūs variet palasīt pie Lato lapsas, viņa pietiek.com portālā reizēm kāds pašķetina, kam pieder mūsu poliklinikas, kam pieder aptiekas. Tas nav vairs mūsu īpašums. Un šī pašaizliedzība, protams, ka pirmkārt jāsaprot, ka ja mēs tagad procentuāli paskatītos uz tiem krieviem, ja, novācat okupācijas pirkstu, bet okupanti te palika. Tur gāja ālēties, kādi 200 000, 250. Tur jau tādi inteliģentie krievi tomēr negāja, ja? Un šie te inteliģentie krievi, viņi vēro situāciju, kas te notiek. Ja, protams, mēs skolās mācīsim latviešu vēsturi, mūsu dainu ētiku, mūsu morāli, un ja mēs leposimies ar to, kas mums piedara, vēl piedara, un tas ir ļoti, ļoti daudz, tad iespējams, ka mēs to neitrālo daļu kaut kādā veidā noskaņosim vismaz neitrāli, bet tā, kas ir tā agresīvā, viņa jau nekur nav palikusi. Un
Padomājiet, latvieši, nu tikai padomājiet, visas jūsu apsardzes kompānijas pieder viņiem. Tie ir tie legalizējušies bandīti pārsvarā vai izbijušie policijas priekšnieki padomijas, kas vada šīs te kompānijas, un viņi ir bruņoti. Un ja mēs pārmetam Ulmanim, kā viņš atdeva Latviju bez cīņas, toreiz iekšā bija 135 000 bruņotu sveštautiešu no Krievijas. Šobrīd viņu ir apmēram 75 000 bruņoti. Vai jums kādam ir ieroči? Viņiem ir, bet jums jau nav. Tas ir mums. Uz ko mēs ceram? Mums ir katastrofāla demogrāfija. Uz ko mēs ceram? Uz kaut kādiem valdības abstraktiem solījumiem? Vienkārši ir jāpamostās, vienā brīdī jāpamostās un jāsaprot, ka Ziemassvētku vecītis ir brīnišķīga lieta un ka viņš nes dāvanas. Bet, ja mēs nesarūpēsim saviem bērniem savu dzimteni kaut kādā daudzmaz tādā spēku veidā, lai te varētu sagaidīt citas mazbērnu paudzes, tad vienkārši mēs izplēnēsim. Es varbūt pamazām nopaļojot vai nobeidzot šo mūsu sarunu, uzsveršu šo Ievas pēdējo teikto jau kā zināmā mērā tādu novēlējumu latviešiem Ziemassvētkos. Varbūt arī tev, Līga, ir kas sakāms, ko tu vēlētu latviešiem tā īpaši iegūt šajos Ziemassvētkos? Kareivīgumu. Ziemassvētkos atgriežās saule, gaisma atgriežās, un kareivīgums ir uguns atgriešanās. Man kādreiz pārsteidza arī tas, ka mēs runājām par pašaizliedzību. Mani pārsteidz, cik ļoti daudzi latvieši saprot to, kas notiek Ukrainā. Ka Ukraiņi ir jāatbalsta, arī materiāli ir jāatbalsta tūkstošiem, ja ne miljoni iet uz Ukrainu, un ļoti labi. Bet tas ir tā interesanti, ka latvietis, viņš tik ļoti nemīl savu valsti, savu tautu, bet mīl Ukraiņus. Jā, Ukraiņiem ir tiešām traģiska situācija. Karš, tas ir kaut kas briesmīgs, kaut kas nežēlīgs. Bet tagad iedomāsimies, ja, ka mēs dzīvojam avārijas stāvokļa mājā, tulīt var iegrūt jumts. Un mēs visus līdzekļus guldam nevis, lai paši savu jumtu salabotu un māju salabotu, bet blakus mājai, blakus ģimenei dodam. Jā, viņiem tajā brīdī ir vēl grūtāk. Mēs dodam, bet gaidam, kad mums pašiem būs atkal. Es novēlu latviešiem pašaizliedzību, kareivīgu pašaizliedzību un savas tautas aizstāvēšanu. Un latvieti neesi slings. Paskaties laikrakstu DDD un sāc lasīt 2024. gadā. Jā, noteikti, lai katrs latvietis pasūta laikrakstu DDD nākamajam gadam, to vēl var izdarīt. Un es arī, protams, novēlu visiem priecīgus un gaišus Ziemassvētkus, nosvinēt tos kopā ar savām ģimenēm. Tā ir liela vērtība, bet tomēr arī atcerēties, ka aiz ģimenes ir dzimta un aiz dzimtas ir tauta. Un tieši tā kā Līga teica par Ukraiņiem, jā, ka mēs ļoti pašaizliedzīgi un dedzīgi aizstāvam Ukraiņus, mēs nostājamies viņu pusē, bet kā tad ir ar mums pašiem? Es gribētu latviešiem novēlēt to, lai mēs tomēr saglabājam to mūsu morālo tīrību, ar kuru mēs esam gadsimtiem, gadu tūkstošiem dzīvojuši. Manuprāt, ir visiem solidarizējas
prasot skolās atjaunot baltās stundas vai ievies tātad mūsu dzīves ziņas mācību, no kuras izrietētu tā vēlme dzīvot, kas ir tā dzīves ziņa, un kā mūsu kareivi kodeksā latvieši ir karot tikai savos karos, aizstāvēšanās karos, savas zemes robežās, apjēgt arī tās situācijas, kad mūs mēģina ievilkt svešos karos, lai mēs noliekam tur savas galvas, un patiesībā šobrīd kaut kā ļoti spēcīgi izskatās, ka tā tas arī varētu būt. Mācīsimies no žīdiem to, pirmkārt, viņu zemē par pilsoni var būt tikai ģenētiski žīds pa mātes līniju, un atceroties, ko Nātans Barkāns tevis pieminētais teica, viņš teica, latvieši, nelieciet sveci svešā dievnamā, turiet godā savu 1000-gadīgo kultūru, un tie, kas ar zobenu nāk, no zobena kritīs. Un es domāju, ka varenā Krievija, kas iedomājas un visiem rāda muskuļus, cik nu viņa varen, tāpēc Putins pliks uz tā zirga jāja, lai apšarmētu visas meičus Krievijā un rādītu, ka viņš spējīgs uz daudz ko. Tie, kas brūk citam virsū, varo un strādā grēka darbus, tas sagandē savu kosmisko dvēseli un atņem viņai spēku. Tāpēc es domāju, ka mēs esam patiesībā ļoti stipri, ļoti gaiši, bet kļūsim vēl gaišāki, vēl stiprāki, vēl ugunīgāki. Un, ja tu teici par kareivīgumu, tad es atceros skaistu dainu. Es uzsāku garu ceļu, nāc dieviņi līdz ar mani. Ja nenāca līdz ar mani, dod man savu zobentiņu. Lai šis te iekšējais gara spēks mūs pavada, un lai tas, kas veic tumsas darbus, lai viņš arī pamostās, vēlēsim viņam to kauna sajūtu, to, ka viņš vien dienu apjēgs, ka tas ir briesmīgi, ko viņš dara. Un ka tie, kas šeit nezina, kāpēc viņi te atrodas, un kas vilkās pie tā okupantu pirksta gadiem, ka viņi arī sajutīs saikni ar savu tautu, viņi arī kļūs par krievu nacionālistiem, un vienkārši viņi teiks, mīļie latvieši, mēs braucam mājās. Tā, Ziemassvētkos. Salaveči un visādi brīnumi tad notiek. Jā, patiešām, ja mēs latvieši ļoti vēlēsimies un tieši šo vēlmi veikt deokupāciju un dekolonizāciju, es patiešām novēlu katram latvietim, tad šī vēlmi, šis okupants sajūtīs un pēkšņi radīs sevī prieku atgriezties dzimtenē. Ar mīlestību pret okupantiem. Lai viņi brauc mājās. To es jums arī visiem novēlu. Paldies jums par laiku un par sarunu un uz tikšanos nākamreiz. Paldies, meitenes, ka jūs